Labdien! Šodien mūsu stundas tēma ir mediju pratība un kritiskā domāšana. Kas ir mācību stunda? Mācību stunda ir vieta, kur mēs iegūstam jaunu informāciju. Un stāsts patiesībā ir viss par informāciju. Katru dienu mums visapkārt ir ziņas, jaunumi. Mēs uzzinām jaunu informāciju par to, kas ir noticis kultūrā. Mēs uzzinām jaunu informāciju par to, kas ir noticis ar mūsu draugiem. Mēs uzzinām jaunu informāciju par to, kas ir noticis ar mūsu kaimiņiem, ar mūsu kaimiņa suni, ar mūsu valdību, kas noticis ārzemēs, kas noticis Ukrainā. Mēs sekojam tam visam līdzi, un tā ir informācija. Informāciju mēs varam iegūt ļoti dažādos veidos. Mēs varam iegūt no kaimiņiem, no ģimenes, no draugiem, no skolotājiem, no paziņām, no klases biedriem. Un, protams, arī rakstiskā veidā, nevis tikai sarunājoties. Un vizuālā veidā un klausīšanās veidā. Un, protams, ļoti nopietns veids, kur jaunieši un skolēni mūsdienās gūst informāciju, ir sociālie tīkli. Sociālie tīkli droši vien ir gan vizuāli, gan audiāli, gan var skatīties un klausīties informāciju. Jūs noteikti zinat tādus kā TikToks un YouTubes un Instagrams, Twitteris, Facebooks un gan jau arī citi sociālie tīkli. Bet bez visa šī ir vēl arī citi veidi. Ja jūs, piemēram, datorā vai varbūt jūsu vecāki lasa informāciju ziņu portālā, kas tas ir? Skatās televīzijas ziņas vai klausās rādio, piemēram, braucot mašīnā. Kas tas ir? Tas ir mēdījis. Tas ir mēdījis, un mēdījis sniedz mums informāciju par to, kas notiek aktuāls pasaulē, kas notiek aktuāls ikdienā, Latvijā un mūsu dzīvēs, kā tas skar visu sabiedrību un vēsta par to, kas mums ir būtisks. Mēdī stāsta mums par politiku un ekonomiku, par kultūru un izglītību, par sportu un veselību, zinātni un auto, par ārzemēm un to, kas notiek aizsardzībā. Un mēdīju saturu veido profesionāļi žurnālisti. Mēdī nav tas pats, kas sociālie mēdīji. Sociālie mēdīji ir tāds kanāls vai vairāk savstarpēji cilvēku sazināšanās. Savukārt mēdīji, masu mēdīji ir tādi, kur tiešām profesionāli žurnālisti sniedz mums profesionālu pārbaudītu informāciju. Kas ir lielākie mēdīji Latvijā? Varbūt jūs jau varat iedomāties, jo sekojat interneta ziņām vai skatāties ziņas vakaros televīzijās vai klausāties ziņas radio, bet tātad mēdīji ir televīzija, radio, internets un drukātā presa, avīzes un žurnāli. Latvijā lielākās televīzijas ir Latvijas televīzija, kas ir sabiedriskā televīzija un kā ir 2 kanāli, 1. un 7. Lielākā komerctelevīzija ir TV3, kas arī izgatavo ziņas, kur var skatīties katru dienu un uzzināt par jaunumiem, kas ir notikuši Latvijā un pasaulē. Tāpat Latvijā televīzijas ziņas gatavo arī RTV, TV24 un arī citi kanāli. Interneta ziņu portāli Latvijā lielākie portāli ir Delfi, TVNet, Jauns, LA.lv, NRA, LSM, LV un citi portāli. Radio visvairāk ziņu sagatavo Latvijas Radio 1, kas arī ir sabiedriskais radio, un sabiedriskajiem radio arī vairāki kanāli. Arī 5LV, kas varbūt ir vairāk klausīts kanāls jauniešu vidū, ir sabiedriskā radio viens no kanāliem. Tāpat arī Latvijas Radio 2, Latvijas Radio 3 un Latvijas Radio 4 sabiedriskie radio. Bez tiem ir arī dažādas komercstacijas, kas gan vairāk varbūt raida mūziku, bet tajos arī ir gan žurnālistiski veidoti raidījumi, gan arī regulāras ziņas par to, kas notiek aktuāls Latvijā un pasaulē. Radio Skonto, Radio SVH, Radio Tev, Eiropas Hītu radio. Šie ir lielākie komercradio Latvijā. Drukātā prese Latvijā šobrīd vairāk mēs redzam, vairāk skaita ziņā ir žurnālu par ļoti dažādām tematikām, bet ir arī avīzes, kas ziņo tāpat par svarīgajiem notikumiem Latvijā un pasaulē. Laikraksts Diena, laikraksts Latvijas avīze, laikraksts ir arī krievu valodā, MK Latvija. Dienas bizness ir biznesa žurnāls, kas iznāk reizi nedēļā. Tāpat arī citi žurnāli, sieviešu žurnāli kā Santa, Ieva, ir jauniešu žurnāli, piemēram, Avene, tāpat arī specializētie žurnāli, piemēram, par dzīvniekiem, Astes, vai ilustrētā zinātne, vai ilustrētā junioriem, par dažādiem atklājumiem un informāciju par zinātnes norisēm, ļoti daudz dažādu žurnālu. Kopumā Latvijā ir vairāk nekā 10 televīzijas stacijas un radiostacijas, daudz interneta portālu un
arī aptuveni 100 avīzes un žurnāli. Tātad, par ko šie kanāli ziņo, par ko mums ziņo televīzijas ziņas, par ko mums stāsta radio ziņas, par ko mēs lasām interneta portālos. Mēs lasām par to, kas ir būtisks mums, Latvijas iedzīvotājiem. Un nevis vienkārši būtisks, bet tas, kas ietekmē mūsu dzīvi un ikdienu. Piemēram, pirmās lielās ziņas, ko varbūt jūs nelasāt, bet pilnīgi noteikti lasa jūsu vecāki un skolotāji par to, kas notiek politikā, kādi lēmumi tiek pieņemti ministru kabinetā, kādus lēmumus pieņem mūsu valsts parlaments, Saeima, ko dara valsts prezidents un kā mainīsies mūsu dzīve šo lēmumu rezultātā. Piemēram, tad, kad bija Covid-19 pandēmija, lēmumus valdība pieņēma gan saistībā ar to, kāda veida ierobežojumi ir noteikti mums, un tas skāra pilnīgi mūsu katra dzīvi, gan arī pēc tam šie ierobežojumi tika atcelti, un tas atkal skāra visu mūsu dzīvi, un visi šie lēmumi tika pieņemti valdībā, un par visiem šiem lēmumiem mums ziņoja mediji. Mēs uzzinājām par to no medijiem. Tāpat mediji ziņo arī par to, kas notiek pašvaldībās. Tuvāk pie cilvēkiem, stāstot par mūsu ikdienu, kuras ielas remontēs, kādi kultūras notikumi ir gaidāmi, kā pašvaldība plāno palīdzēt saviem iedzīvotājiem. Un tas patiešām skar mūsu pašu ikdienas dzīvi. Tāpat arī mediji ziņo par to, kas ir svarīgs sabiedrībā kopumā. Par to, ko domā sabiedrība, kas patīk, kas nepatīk, kas ir aktuāls mūsu dienas kārtībā. Diezgan regulāri tiek veiktas dažādas aptaujas, kurās pēc tam tiek atspoguļotas medijos, un mēs saprotam, jā, šobrīd, piemēram, cilvēkiem svarīgākās problēmas Latvijā, kas ir saistās varbūt ar apkures un komunālo maksājumu jautājumiem. Un to mēs uzzinām ne tikai to, ko man šķiet, bet caur aptaujām un caur masu medijiem. Tāpat mediji ziņo, kā es minēju, par ļoti daudzām dzīves jomām, kas notiek aktuāls ekonomikā, kas notiek aktuāls kultūrā, kas notiek aktuāls sportā. Televīzijā, piemēram, ir atsevišķas kultūras ziņas, ir atsevišķas ziņas par sportu, ir atsevišķas laika ziņas. Tās ir prognozes par to, kas notiks nākamajās dienās mūsu laikapstākļos. Stāsta par izglītību, par veselības aprūpi un daudzām citām jomām. Tātad, mediji vēsta mums par to, kas ir būtisks sabiedrībai. Mēdījos strādā profesionāļi žurnālisti un piedāvā kritisku, faktos balstītu, uzticamu un pārbaudītu informāciju. Mēdīji ar savu darbu veicina sabiedrības viedokļa veidošanos par dažādiem jautājumiem, un mēdījiem ir ārkārtīgi svarīga funkcija. Mēdīji tiek saukti par sarksuni, jeb ceturto varu. Viņi ne tikai informē mūs par to, kas ir svarīgs un kas notiek pasaulē un Latvijā, bet arī uzmana lēmumu pieņēmējus. Lai lēmumu pieņēmēji tiešām strādātu mūsu visu labā, lai visi lēmumi būtu pieņemti mūsu labā, un gadījumos, ja tas nenotiek, mediji ziņo arī par to, un ļoti bieži, ideālā gadījumā, notiek izmaiņas, un, teiksim, lēmumi tiek mainīti vai kā citādi pieņemti pareizāki. Tātad mediji mums piedāvā pārbaudītu, faktos balstītu un uzticamu informāciju. Bet, jebkurā gadījumā, visa informācija, ko mēs izlasām, noskatāmies vai dzirdam, ir jāuztver kritiski. Tas nenozīmē kritizēt, bet tas nozīmē kritiski izvērtēt, vai tas, ko mēs dzirdam, redzam un klausāmies, ir patiesība, vai tas tā tiešām varētu būt. To sauc par kritisko domāšanu, un tā ir ļoti svarīga, lai mūsdienās neiekristu melu slazdos. Un tādēļ lekcijas otrā daļa par to, kas ir kritiskā domāšana, jeb kā mums neiekrist melu slazdos. Divas ziņas. Mēs visi zinām Kristapa Porziņģi, un ir diezgan iespējama situācija, ka mēs ieraugām šīs ziņas internetā kādā vietnē. Pirmā ziņa ir par Porziņģa jauno līgumu, par tās summām un salīdzinājums ar to, ka šīs summas ir tik lielas, par to, ka par tām varētu nopirkt Liepāju. Kristapa Porziņģa atalgojuma salīdzinājums ar Liepājas budžetu. Izklausās ticami? Otra ziņa ir par to, ka Porziņģa vārdā ir nosaukta jauna kaķu šķirne, īpaši lokana, īpaši veikla. Ir pat pieminēts šķirnes latīniskais nosaukums, un šķirne tikšot prezentēta tuvākajā kaķu izstādē Ņujorkā. Ticami? Varbūt. Un tad mēs sākam skatīties, kura no šīm ziņām ir vai nav patiesība. Meklējam atsauces uz avotiem, meklējam atsauces vēl kādos citos medijos.
Bet tas nav vienkārši. Tādēļ, kā abas divas ziņas ir par Kristapu Porziņu, mums gribās ticēt, ka viņš mums ir tik slavens un ka var nopirkt gan Liepāju, gan viņam par godu ir uzradīta arī jauna kaķu šķirne. Bet ziņa par kaķi, diemžēl, nav patiesība. Tā ir viltus ziņa. Viltus ziņa ir nepatiesas stāstījums, ko publicē un kāds pasniedz tā, it kā tā būtu patiesība. Viltus ziņas ir piemēram. Viltus ziņa ir nepatiesas stāstījums, ko publicē un pasniedz kāds tā, it kā tā būtu patiesība. Te jūs redzat dažus viltus ziņas piemērus. Piemēram, par to, ka ir atkal uzradies jauns vīruss, no kā katru dienu mirst tūkstošiem cilvēki. Par to, ka Vācijā bērni mirst no masku nēsāšanas. Par to, ka Veselības ministrija maksā visiem Covid-19 cietušajiem kompensācijas. Un šīs visas ir viltus ziņas, kuras mūs maldina. Kāpēc tiek radītas viltus ziņas? Viltus ziņas dažkārt tiek radītas ar nolūku, bet dažkārt sekojot savai varbūt maldīgajai pārliecībai vai nezināšanai. Klikšķu mednieki, tas ir tāds veids, kā cilvēki klikšķinot uz ziņām padara šīs ziņas populāras, un pēc tam cilvēki, kas savukārt šīs ziņas ir radījuši, no tā iegūst labumu. Finansiālu labumu vienkārši nopelna. Kāds nopelna naudu no tā, ka mēs klikojam un lasām nepatiesās ziņas, ko kāds ir internetā radījis. Otrs speciāli radīts viltus ziņu veids ir meli par to, kas notiek, lai sagrozītu patiesību un iegūtu varu. Izstāstītu, ka es zinu kaut ko vairāk, es zinu vairāk nekā jūs, man ir pieejami slepenāki avoti, man ir pieejamāki uzticamāki avoti, un jūs vispār neko nesaprotat, bet man ir taisnība. Ticiet man, es jūs vedīšu pa pareizo ceļu, es jums stāstīšu īstās lietas. Vienkārši vēlme pēc uzmanības. Redziet, ko es uzzināju, redziet, kā man izdevās, redziet, kas notiek pasaulē. Es jums to paziņoju. Un tad ir pseidozinātnes un arī sazvērestības teoriju piekritēji, kas īpaši aktivizējās, diemžēl, pandēmijas laikā, un ļoti daudz informācijas un pseidoziņu mums ir pēdējā laikā radīts tieši par veselības un ārstēšanās un medikamentu tēmām. Un kopumā tā visa ir cīņa par auditorijas uzmanību. Mēs, jūs, visi, mēs esam auditorija, un visi, kas raksta šīs ziņas, cīnās par to, lai mēs tās izlasītu. Kā viltus ziņas atpazīt? Pirmām kārtām var skatīties, kur šīs ziņas ir publicētas un kāda veida šīs ziņas ir. Visbiežāk viltus ziņas ir atrodamas dažādās interneta vietnēs un emuāros un blogos, kas nav oficiāli masu mediji. Medijos ziņas varētu ieklīst, bet tas būtu negadījums, nevis likumsakarība. Un šo vietņu ziņu pārpublicējumu, šo vietņu dažādu emuāru un dažādu mājaslapu, kas nav mediju pārpublicējumu sociālajos tīklos, ko veids gan šīs pašas vietnes, gan cilvēki, kas atbalsta šo vietņu izdomājumus, gan arī varbūt vienkārši nezinātāji, kas labticīgi notic viltus ziņām un tālāk jau dalās ar šīm te izdomājumiem. Viltus ziņu veidi ir arī ļoti dažādi, ir pilnīgi meli un nepatiesības, absolūti izdomājumi, un tad ir tādas ziņas, kur tiek paņemts viens fakts, kas ir patiesība un sagrozīts. Viltus ziņas var atpazīt arī skatoties pēc tēmām. Ja mēs zinām un pievēršam uzmanību, ka par šo tēmu varētu būt interese kādam mums samelot, tad mēs jau daudz kritiskāk skatāmies uz šīm ziņām un mēģinam vērtēt, vai tas varētu būt patiesība. Piemēram, parasti šokējošās ziņas, kam ir ļoti kliedzoši virsraksti, varētu būt pārdomājamas, vai tiešām tā tas varētu būt. Piemēram, tu nespēji iedomāties, kas notika tālāk, un tad sako apraksts par varbūt ļoti neticamu lietu. Ziņas viss ir slikti. Stāsts par to, ka Latvijā viss ir slikti, mēs neko nemākam. Ziņas, kas mums cenšas pasniegt dzīvi ļoti negatīvās krāsās, piemēram, atņems grāmatas, bet iedos ieročus un tam līdzīgi. Māņi par veselību, vakcīnas nogalina, maskas nogalina. Maldi par to, kas notiek ārzemēs, ļoti izplatīta izplatīts viltus ziņu avots, īpaši par to, ko mums
it kā nodara Eiropas Savienība. Mums ir stāstītas viltus ziņas par to, ka Eiropas Savienība aizliedz Ziemassvētkus, par to, ka Eiropa liks ēst kukaiņus, ka neļaus kurināt krāsnes vispār ar malku. Arī pilnīgi aktuālas ziņas joprojām šādā veidā Latvijā parādās. Un, protams, ka slavenības, kurus mēs visi pazīstam, ir ļoti labs veids, kā piesaistīt uzmanību un par tām rakstīt viltus ziņas. Piemēram, Justins Biebers nopērk māju Jūrmalā. Un blakus, ko ir arī piemērs, kā mēs redzam, recepte tipiska viltus ziņa par to, kā sveša tantiņa tirgū iedod recepti, kas sastāv no ķiplokiem un ūdens un ārstē visas kaitas. Pērciet recepti, maksājiet savu naudu man par šo burvju recepti, un jūs būsiet veseli un laimīgi, bet es būšu bagāts. Tāda ir šīs viltus ziņas konkrētais mērķis. Kā atpazīt viltus ziņas vēl nedomājot tikai par to saturu? Pirmām kārtām jau ir jādomā, kādēļ šis cilvēks vai vietne šo ziņu ir nopublicējusi. Un kas ir tas, ko vēlas panākt un ko mēs tiekam aicināti darīt. Ja mēs tiekam aicināti pirkt burvju zāles, tad vēlreiz padomājam, vai tiešām šīs burvju zāles mums varētu piedāvāt internetā, nevis mūsu ģimenes ārsts mūsu vizītē pie šī ģimenes ārsta. Ir jāpievērš uzmanību rakstā vai sižetā pieminētajiem faktiem, vai tas saskan šie fakti ar to, ko mēs kādreiz iepriekš esam dzirdējuši, vai tas saskan ar to, ko mums ir stāstījuši vecāki vai skolotāji, vai tas saskan ar to, ko mēs lasām mācību grāmatās vai mēdījos. Noteikti varam paskatīties arī, kāda ir tīmekļa vietnes adrese, kur šis raksts ir publicēts. Paskatāmies datumu. Varbūt, ka šī ziņa patiesībā vispār nav melu ziņa. Varbūt, ka ziņa ir patiesība, bet ziņa ir 5 gadus veca. Sociālajos tīklos dažkārt nāk ar šādām ziņām uzdurties, kad cilvēki labu gribot pārsūta ziņas vai dalās ar ziņām, piemēram, par pazudušiem bērniem. Šis bērns tiešām ir bijis pazudis, bet pirms 5 gadiem. Tagad viņš jau ir atrasts, ar bērnu viss ir kārtībā, bet tiek radīta viltus sajūta par to, ka trauksme, slikti meklēt, palīdzēt. Palasam arī komentārus. Kādi ir komentāri? Ļoti iespējams, kāds cilvēks jau ir pirms mums to izlasījis un nokomentējis, ka šī ir viltus ziņa, šis ir nepareizs datums, ka tie ir meli un tie nav fakti, kuriem varētu uzticēties. Paskatāmies arī, vai mediji par to raksta. Ja mēs kādu ziņu, kas mums liekas, izlasām sociālos, paskatāmies, vai arī mediji ir par to pašu rakstījuši, ja tā ir tāda liela nacionāla ziņa. Ja ir rodas kādi jautājumi, noteikti ir vērts pārunāt šo ziņu ar pieaugušajiem, ar skolotājiem, kaut vai ar vecākajiem brāļiem un māsām, kaut vai savā starpā, jo to, ko viens ir izlasījis un uztvēris varbūt no jums par patiesību, otrs mācēs saprast, ka tā ir melu ziņa un te nevajag uzticēties. Pavisam 3 vienkārši punkti atgādinājumam. Tātad, kā mēs atpazīstam melu ziņas, pārliecināmies, kas šo ziņu ir rakstījis, izpētam ziņas saturu un padomājam, vai tā varētu būt patiesība. Un ļoti svarīgi, ja mums rodas bažas vai aizdomas, ka šī ziņa varētu būt meli, nedalāmies ar šo ziņu sociālajos tīklos. Mēs katrs varam apturēt šo melu ziņu izplatību, vienkārši nedaloties ar to un nestāstot tālāk cilvēkiem melus un nepatiesības. Vēl viena lieta, kas ir interesanta ar šīm melu ziņām un saistīta ar sociālo tīklu algoritmiem, jūs droši vien zinat, ka ziņas, par kurām jūs vairāk interesēties un kuras lasāt, tāda tipa ziņas jums vairāk arī rāda. Ja jūs skatīsieties internetā kaķīšu bildes, tad jums būs arvien vairāk un vairāk kaķīšu bildžu visos jūsu meklējumos un skatījumos. Ja jūs dalīsieties ar nepatiesu informāciju, piemēram, par meli par vakcīnām vai meli par kādām zālēm vai meli par to, kas notiek Eiropas Savienībā, tad ļoti iespējams jums arī tālāk tiks rādītas atkal šīs melu vietnes saražotās ziņas un jūs nokļūsiet tādā melu apburtajā lokā. Kāpēc tas ir svarīgi? Mēs nevaram dzīvot melos un iedomāties, ka pasaule apkārt mums ir nepareiza. Mēs vienkārši pieņemsim nepareizus lēmumus. Mēs izdomāsim nepareizas lietas. Mēs varam sabojāt savas attiecības ar cilvēkiem, citiem strīdoties par lietām, aizstāvot melus, kas nav patiesība. Un beigu galā tas tiešām ietekmē mūsu visu personīgo dzīvi, mūsu katra ikdienu. Un ir arī iespējams, protams, pārliecināties par šīm melu ziņām. Ir mums Latvijā arī mediju un resursi, kas
seko līdzi tam, lai netiktu izplatītas melu ziņas un viltus ziņas. Drošs internets, piemēram, ir viena vietne, kur jūs varbūt esat interesējušies jau par interneta drošību, tad arī par ziņu patiesumu var interesēties pie droša interneta. Melu tvertne laikraksta Diena portālā, kur var ziņot par viltus ziņām. Tāpat arī Rebaltikas projekts Riček meklē melu ziņas, pārbauda dažādus faktus un konstatē, vai tie ir vai nav patiesi. Arī tur var meklēt papildu informāciju. Un beigās es novēlu visiem, lai mēs esam informēti, zinoši un zinoši ar patiesām ziņām.